Sveika tautā! Sveiciens no Lēšmalas, no laukiem! Gads ir riņķī, ka es esmu šeit, un, manuprāt, šodien būs interesants paziņojums, jo man jau tāda priekšnojauta, ka jākāp ārā no klusuma bedres un jāsāk runāt. Jo pārāk daudz cilvēku man uzdod jautājumus, pārāk daudzi grib kaut ko dzirdēt no manis, un galu galā par šo te gadu dzīvojot laukos, es daudz ko esmu apguvis un ar daudz ko esmu gatavs ar jums padalīties. Proti iedvesmot jūs, mazliet mēģināt skatīties uz dzīvi savādāk, varbūt padomāt par to, kad pienāks mirklis un jūs tomēr saņemsieties un arī aizbrauksiet no pilsētām, kurās paliek aizvien grūtāk un grūtāk dzīvot. Paskatieties, kāds man ir forši foniņš pa logu. Tur ir Memele un tur ir Lietuvas robeža. Nu ko, solidarizējos ar visiem celtniekiem, kas māca analizēt situāciju, kas interesējās par satversmi un citām lietām, pa kuriem bieži vien ieņirds. Pats arī, kā teikt, kļūst lēnām par celtnieku un šobrīd remontē šo te istabu. Remontē istabu ar savām rokām, kā teikt, brillēs, lai ir jautrāk, dzeltena krāsa tomēr. Līdz ar to brilles noņemšu galu galā, jo ne jau visu laiku staigāt brillēs. Kāpēc es to daru? Jo šeit es esmu ieplānojis izveidot ne tikai savu istabu, bet arī nelielu improvizētu studiju, no kurienes, es domāju, itin bieži es raidīšu kaut kādas jaunumus, interesantas lietas, runāšu ar prātīgiem cilvēkiem un mēģināšu kaut kādā veidā līdzēt tiem, kuri to vēlās. Galu galā mums ir jāapzinās, cik mēs esam šeit. Tie, kuri ir noturējušies pret visām viltībām, kuras mums gāžās virsū. Tāpatās mums arī jāvalk ārā tie, kurus vēl var izvilkt. Tie, kuri saprot, kas ir ar viņiem izdarīts iepriekšējā laikā, kuri nav ar mieru un kuriem varās acis vaļā un kuri sāk saprast notiekošo. Viņi, es saucu tos par viņiem, kas neko labu mums nesola. Viņiem ir savi plāni, no kuriem viņi nav atteikušies, un arī es šobrīd šeit jūtos diezgan labi, tāpēc, kad gadu atpakaļ es pieņēmu lēmumu kļūt sev par saimnieku un aizvākties no pilsētas un dzīvot tomēr laukos, būt pašpietiekamam, svaigāk gaisā ar iespējām izdzīvot. Nu ko, ja reiz es te ierunājos, tad šodien jau rekur parādīšu mums. Ir izdzīts uz skatuves, jā? Celms ir līdzīgs omikronam, bet mutācijas ceļā tas ir kļuvis lipīgāks. Simptomi gan ir tādi paši. Drudzis, klepus, pazūd oža. Eris celms ir imūns pret esošajām vakcīnām. Tas nozīmē, ka rudenī ir gaidāms jauns. Viņš ir izdzīts uz skatuves, paziņot visiem, ka tuvojās tas tur. Es nedomāju, ka tas tuvojās tikai vienā frontē. Atkārtosies tas, kas bija. Bet tas nāks ar vēl visādiem papildinājumiem, kuriem jābūt ir gataviem. Tie, kuri seko notikumiem pasaulē, kuri tur rokas pulsa, apmēram viss ir skaidrs. Bet daudzi vēl dzīvo pilnīgā bezpaņā, kas notiek, vēl skatās panorāmu, vēl lasa Delfus. Ir viena daļa, kur vairs neko nevar izdarīt, viņu ceļš, kā teikt, ir iezīmēts, bet tie, kuri saprot notiekošie, kuri grib pret to kaut kādā veidā cīnīties, izglābt sevi, izglābt savus radiniekus, savus bērnus, savu dzimtu turpināt, viņiem ir jāpieņem pavisam citi lēmumi, viņiem jādarbojās, jāseko līdzi un jāpretojās. Tā kā šodien es paziņoju to, kad itin bieži parādīšos, mēģināšu pārlauzt savu kautrību, tomēr ņemt rokās telefonu un rakstīt šādus video. Lai visiem jauka diena! Tiksimies pavisam drīz un itin bieži. Es ceru, ka mums būs interesanti kopā pavadīt laiku. Mēs iegūsim daudz ko interesantu. Čau!